Labdien! Šodien mēs nedaudz parunāsim par matemātiku ar matemātiķi, gan metodikā, gan arī tātad tīri mācību grāmatu autors, diezgan liels un plašs šis grāmatu klāsts ar Jāni Menci, Latvijas Universitātes, mācību spēku, tā pareizāk laikam būtu teikt. Tātad es esmu Ināra Dzērve, tātad izglītības uzņēmuma lielvārds matemātikas redaktore. Un ar Jāni man tā pirmā satikšanās bija pirmajā kursā, kad iestājās Latvijas Universitātes matemātikas pedagoģijas fakultātē. Tu biji mans kurators, es atļaušos uzrunāt uz tu. Protams. Jā, šodien tad mēs varbūt arī nedaudz parunāsimies par šīm te matemātikas grāmatām, kas pie mums ir tapušas. Paldies par atsaucību, ka paņēmi paskatīties un novērtēt. Tas ir patīkami, ka ir interesanti. Tas laikam ir svarīgākais visā šajā sarunā. Šo savu pieredzi mācību grāmatu tapšanā, matemātikas jautājumus un metodikā jābūt ļoti vērtīgi, jāieiet arī izteikti par šīm te matemātikas grāmatām vidusskolai, tātad par komplektu izdevumu. Pašlaik mēs runāsim par 3 grāmatām no šī komplekta izdevuma. Kāds iespējas tev radās par šo te komplektu izdevumu, kad tu tātad iepazinies ar šīm te grāmatām? Ļoti labi, ka manās rokās nonāca tikai dažas šīs grāmatas. Jo tad, kad es viņus atvēru, es, protams, nezināju, kas man sagaida. Es vienkārši sāku lasīt. Sāku lasīt, un tad es sāku domāt, bet man taču ir cits uzdevums. Šī taču nav lasām grāmata, tā ir tā kā mācību grāmata domāta. Un grāmata pārņēma mani savā varā. Un tad es sāku domāt, kas tas ir par iemeslu. Vai tas ir tas, ka ir attēli, vai tas, ka ir burti mazliet par mazu, ka ir jāsaspringst mazliet, par to vajag padomāt. Un tad es sāku saprast, ka es esmu nonācis atpakaļ augstskolā, 1. kursā, un mācu analītisko ģeometriju. Tas ir tas pirmais temats arī saucās optimālajā kursā. Jo šī grāmata pilnīgi liederīga ir tagad matemātikas skolotājiem 1. kursā analītiskā ģeometrijā. Daudz jēdzieni, taisnas kanoniskais vienādojums, uzrakstīt taisnas vienādojumu, līniju izprast, ka līnija nav ne tikai taisne, tam līdzīgi. Es sapratu to, ko es lasu, jo man bija teorētiskā bāze, tad kaut ko es sapratu no analītiskās ģeometrijas. Un tad es sāku domāt, paga, bet ko tad mēs mācām pamatskolā, 7. 9. klasē? Skatos atkal daudzas pazīstamas lietas, kas ir iestrādātas jau 7. 9. klasē, bet tagad par viņām mēs runājam vairāk, dziļāk, nopietnāk, un skolēnam ir vieglāk saprast, ja mēs balstamies uz viņu iepriekšējo pieredzi, uz pamatskolu, nevis labdien, būs kaut kas pilnīgi jauns. Ja? Šie jautājumi, kas saistās ar analītisko ģeometriju, ar taisņu vienādojumiem, ar dažādiem grafikiem, ko mēs redzam, ir skolēnam saprotami, apgūstami, un viņi skaidro šos te jēdzienus tā kā kopsakarā, ka nav tikai taisnes vienādojums ar virzienu koeficientu, un tagad aizmirstam to, tagad būs kanoniskais vienādojums vai vispārīgais, kā kurā vietā to dēvē, tam līdzīgi. Un skolēns var mācīties pats, viņš var mācīties skolotāju vadībā un var atrast tās lietas, ko viņš ir aizmirsis, pašķirstot. Tātad mūsu galvenais uzdevums ir iedzīvināt šo grāmatu, lai mēs viņu lietotu. Nevis pēc kārtas visu risinātu, bet lai skolotājs izvēlētos to, kas attiecīgā klasē un attiecīgā līmenī ir vajadzīgs. Un tā izvēle ir par lielu. Jo jautāju studentiem, kuri strādā skolā, kāds ir viņu iespējas par šīs te grāmatas dažiem fragmentiem, kā tāds viņi mazliet neorientējās tajā lielajā apjomā. Viņi neprot vēl izvilkt to kodolu, to pamatu. Varbūt būtu iespējams, te jau ir tā kā beigās, tā kā tāds kopsavilkums, to jau es protu, to jau es zinu. Varbūt sākumā arī vajag tādu lietu
ir jau te teikts, ka es apgūšu to un to, bet varbūt tur varētu arī likt klāt piemērus un skaidrojumu. Varbūt kādam pilnīgi pietiek ar to īso kursu, lai saprastu. Nu, bet tā ir autora iecerē un to tā grūti ir pateikt no malas skatoties, jo vajadzētu pašam, kā saka, pastrādāt ar šo grāmatu reāli praksē. Katrā skolā, kur es esmu, es redzu, ka trūks skolotāju. Un ja skolotājiem ir pārslodze vai viņš īsti nav sagatavots, tad ir grūti strādāt, bet ja ir šī grāmata un ja neuzstāda sev tādu uzdevumu, izrisināt visus uzdevumus pēc kārtas, bet no sākuma apstīties programmā, nu, lai viņa ir kāda, bet tomēr kaut kāds ceļvedis tas ir, kas ir galvenais, un tad atrast pašam. Protams, var skatīties arī, kā jūs teicāt, ir norādījumi skolēnam pieejami ar šo te kodu. Jā. Atbildēs, jā, uz šeit, jā? Atbilstoši, jā, uz tam līdzīgi. Jā. Skolēns patiešo var nonākt, jā. Jā. Bet skolotājiem arī der kādreiz pašam padomāt gan tādu situāciju, kad viņš pats bija skolēns, gan tad, kad viņš bija augstskolā, un tagad kā tad to visu izstāstīt skolēnam, jo pieredzes bagātam skolotājiem dažreiz ir apnicis, viss taču ir zināms, kā tad to tu vari nesaprast. Tam līdzīgi ir ļoti grūti nolaisties līdz tam skolēnu līmenim, it sevišķi ņemot vērā, ka ir, diemžēl, tās Covid sekas. Un tās izpaužās ne tikai tais uzdevumos, kur mums ir jāspriež, jādomā, jāpamato. To pat 12. klases skolēni bieži kļūdās. Viņi nesaprot īsti, ko no viņiem prasa. Pamatot, dot pretpiemēru vai paskaidrot. Šeit grāmata prasa to virza skolēnu. Galvenais skolotājiem nepalaist garām šos uzdevumus. Bet problēma ir ar aritmētiku skolās tagad. Un tās ir ne tādēļ, ka aritmētikā ir jauna darbība izpildes noteikumi, bet tas ir skolēni nav vingrinājušies pietiekami elementāros aprēķinos. Un tas, zināmā mērā, kavē nopietnāku lietu izpratni un veikt to pašu pētījumu. Mēs jau gribam, lai skolēni paši kaut ko izpēta, piemēram, šeit kombinatorikā, kur ir jānoskaidro vai jāizvirza minējums, kā būtu, ja tam līdzīgi, ir tomēr kāds skaitlis jāpieraksta. Kaut vai elementāri daļskaitļi vai veselu skaitļu reizinājums, un ja tur ir kļūda, tad pazūd viss tas kopsakars. Tā kā skolotājiem ir dubult grūti, ja? Bet tā kā šeit ir arī tādas uzdevumi, kas man ļoti patīk, kad Emīlija un Undīne savā starpā diskutē par to, kas tur ir, bet kādreiz skolēni saka, man tas neinteresē, kā viņas domā. Es domāju tā. Nu labi, uzklausam viņu, bet tomēr tev jāmāk arī komunicēt un spriest par citu idejām, ja tu sevišķi strādā. Jānovērtē viņas principā. Jā, jo ne tikai tev jāprot atrisināt, bet arī, kā tu pareizi saki, izvērtēt šos atrisinājumus. Uz to spriešanu, pamatošanu, argumentu, sameklēšanu, derīgāku vai nederīgāku par to, ja mēs varam pēc tam vai nu grupā, vai pāros, vai ar skolotāju spriest, kas ir bijis kombinatorika un varbūtība, ļoti labi strādā uz to. Ja, to es tā varētu atzīmēt, ka šī grāmata taisni, neskatoties uz to matemātisko saturu, veicina to prasmi spriest tam līdzīgi. Un nav svarīgi, ka tas uzdevums ir varbūt tās mazlietiņas smieklīgs, kā jau visi šie kombinatorikas uzdevumi, kur jākomplektē kaut kādas svētku galds vai jāapciemo draugi zināmā secībā. Tā ir tāda zināma abstrakcija. Ja. To, ja mēs spējam pārkāpt un nesāk domāt, kādi tad tie draugi īsti ir, ko mēs apmeklējam, bet redzam to matemātisko modeli, tas palīdz arī citos uzdevumos.
Jo principā jau matemātika varētu mācīt no punkta A uz punktu B, nevis nosaukt pilsētu, Alūksni un Bausku. Tam līdzīgi. Nu, tās ir tās lietas, kas vienmēr tā vairāk figurē. Vai nu vajag to sadzīvisko, vai jāpāriet no viņa. Nu, kombinatorika un varbūtība šādā ziņā ir izdevusies un kā pozitīvi var atzīmēt to, ka jums nav tradicionālā kļūda pie varbūtības definīcijas M pret N, kas tomēr pateikuši, ka šie notikumi visi ir ar vienādu iespēju. Ja, tā ir tāda klasiska nelaime, kas sagrauj visu varbūtības teorijas pamatus un viņu lietojumu. Tādā ziņā te var redzēt, nu, es varētu teikt, ka autors saprot to, ko raksta. Ja. Viens jautājums, kas gribētu pieprasīt, man liekas, jūs ļoti skaisti ieskicējāt to, ka sākot, piemēram, pirmo grāmatu skolotājs, kas pirmoreiz tagad sāk mācīt, viņš kaut ko iemācās un saprot par grāmatām, un to trešo grāmatu skatās mazliet citādāk. Jūs tā kā minējāt, ka viena lieta, kas tiek saprast, ir tā, ka man varbūt nevajag skatīties uzdevums. Sākam ar pirmo, beidzam ar 143. Vai jūs varat vēl kaut ko ieskicēt, kas ir tie elementi, ko skolotājiem varat mēģināt domāt? Tas ir taisni tas, tātad par skolotāju metodisko pieeju. Skaidrs, ka mums ir dažādi skolēni, dažās klasēs ir un jāveic diferenciācija, dažās klasēs tas nav nepieciešams, sevišķi, ja ir mazi skolēni, tad tas notiek automātiski. Es jau zinu, kādus tipu uzdevumus katram jādod, un tā diferenciācija notiek dabiskā ceļā. Lielākā apjoma, ja ir vairāk skolēnu klasē, nu, teiksim, ir 25, 30, tad taisni pēc šīs grāmatas, un vēl vienreiz es atgriežos pie līnijas vienādojumiem, jo vektori ir pilnīgi kaut kas cits, ir ļoti viegli izdalīt dažāda līmeņa pamatkomplektus, kuri jums ir visi pēc kārtas. Pieaugušā secībā grūtības. Jā, bet varētu arī uzrakstīt A līmenis, B līmenis, C līmenis. Trīs daļas tādas izveidot vai kaut kā atzīmēt. Bet no otras puses, skolotājs vairs atkal tad īsti nepiedomās, viņš uzticēsies jums ļoti, bet jūs taču nezināt viņa reālo situāciju. Mēs tikai varam, kā autori, iedot vispārīgus norādījumus. Un ja es arī kaut ko saku tādu, ka vajadzētu tā, tam līdzīgi, tā ir tikai vēlme, jo reālā situācijā citi jau uzskata, ka grāmata nemaz nav vajadzīga. Taču internetā var visu ko atrast. Jā, bet satiksimies pēc gadiem 15, un tad būs pētījumi, kas rādīs, cik laba ir mācību grāmata, ka vajag strādāt tā un tā. Jo ik pa 10 gadiem pedagoģijā, skolas sistēmā, ministri mainās biežāk, bet mainās pieejas un mainās dažādas traktējumi, kā tad ir pareizi mācīt. Un nekad atbilde netiek atrasta, kā tas ir. Ja? Tā kā jūs jautājāt, tad es varu atbildēt, ka līnijas vienādojumā, kombinatorikā un varbūtībā var atrast dažādas pieejas, dažādu līmeņu skolēnu sagatavotībai. Principā jau viena no tām domām bija, ka mēs strādājam uz dažādu līmeņu skolēniem. Bet gala rezultāts, tad, kad būs summatīvais vērtējums, jo pa ceļam mēs jau tikai tagad mācīsimies un uzlabosim savus mācību rezultātus, summatīvais vērtējums varētu tikai mazlietiņ atšķirties. Jo arī tiem, kam matemātika padodas vājāk, viņi pamatlietas varētu un noteikti apgūs pietiekamā līmenī. Tā kā ir garantija, ka visiem skolēniem, kā saka, tā grāmata noderēs. Ja? Ne tikai tas, jo citam skolēnam, kam iet ļoti labi, vispār grāmata nav vajadzīga. Ja? Viņš jau no skolotāju klausās, ko izstāst un saprota. Jā. Nu, un kas tad ir ar šiem iemīļotiem vektoriem? Kādreiz viņi bija pamatskolā. Nu, laikam es pat neatceros, laikam arī vēl pirms pagājušā gadsimta. Un Un tagad
joprojām viņi ir fizikā, un joprojām mēs meklējam šo starppriekšmetu saiti ar fiziķiem, un nekādi mums neizdodas tomēr viņu realizēt. Jo tā fiziķu pieeja, viņi ir tā kā dabas zinātnieki. Nu, tā ir fizika, ir dabas zinātne, matemātika nav. Ja? Mums tikai šie lietojums matemātikas ir dabas zinātnēs. Un vairāk par tiem dažiem uzdevumiem, kas ir pieejami Skola 2030, kur aicina integrēt kopā šos vektorus ar fizikas stundām un tā tālāk, tā doma atkal ir laba, bet praksē viņi reti, kad strādā. Vismaz man ir tādi novērojumi. Bet tas nenozīmē, ka tur nav jāmeklē dažādi ceļi, kā panākt to rezultātu. Es pamanīju arī tādu lietu, ka kartē parādās karte, mērogs, un tad parādās, kur ir ziemeļi, un parādās jēdziens azimuts. Un tas ir ļoti praktiski vajadzīgs, bet tikai pēc vienas grāmatas skolotāji šos uzdevumus izlaiž, jo viņi paši lāgā neorientējās, kas tur ir. Un atkal mums zūd tāda saite ar to praktisko lietojumu. Protams, laukumu un virzienu reti, kurš mēra tagad ar arhaiskiem instrumentiem, kas, starp citu, arī ir interesanti. Tagad ar lāzeru tu nošauji visu attālumu momentā, tu redzi, kā tas ir. Satelīts. Jā, un tā tālāk tu zini koordinātas, zini azimutu, bet pašam noteikti, vai tas ir tas ceļš, ko vajadzētu stiprināt, vai tā ir tikai tāda nodeva un tāda nostalģija, ka tā ir tāda praktiskā matemātika. Tas ir tāds jautājums, kas aktualizējās skatoties šo te lietu. Protams, par vektoru tām koordinātēm, kas tur ir algebriskas, ģeometriskas un ko viņas tur nozīmē un kā lieto, gribējās tādu kopsavilkumu, vairāk tā uzrakstīt. Tā pilnīgi skaidri un vienkārši. Bet to droši vien skolotājs var izdarīt, gatavojot kādu prezentāciju vai paņemot no grāmatas šo vietu, to vietu, jo man iznāk tā, ka es lasot, domāju, kā es būtu pats rakstījis. Tas visu laiku iet līdzi. Jā, un līdz ar to, teiksim, kādreiz tā autora doma ir grūti saprast. Ja? Visdziļāko, kā tas būtu. Kā mēs arī šorīt vēl apspriedām, tad ir metodiskie palīgi līdzekļi skolotājiem. Cerams, ka viņš tos arī apskatīs. Ja? Un tad tas varētu notikt. Jo vēl ir matemātikā saglabājušies ļoti daudz jēdzienu, kuri parādās tikai epizodiski. Kaut vai tā pati varbūtība teorija. Viņu mēs lietojam tā kā statistikā. Statistika balstās uz varbūtību teoriju. Bet ar pašu varbūtības teoriju mēs vienādojumus ar racionāliem koeficientiem nerisinam skolā. Tāpat arī mazlietiņ šeit piesaistās klāt trigonometrija, ja? Leņķi, tādas funkcijas. Kombinatorikā nemaz, kā saka, nav, un varbūt tās arī nav tur tādas saites ar citām matemātikas nodaļām, jo kopā visi tie 12 komplekti mums ir matemātika. Bet būtībā tā ir tāpat kā, es neesmu vēl tādu grāmatu redzējis, kur būtu ieintegrēts gan tā ģeometrija, viņas lietojums algebrā un statistikas lietojums, teiksim, kādos skaitliska tipa uzdevumos. Laikam tad drusku es oponēšu, tomēr viņi ir tie uzdevumi, viņi ir ieintegrēti, jā, un runājot par to uzdevumu saturu, viņi arī tiek pamatā veidoti tā sākotnēji, teiksim, šīs te analītiskās zināšanas, pēc tam jau tie uzdevumi ir tādi, ka man ir jāizmanto šīs analītiskās zināšanas jau konkrētu situāciju analīzē. Tā
ka principā viens. Un otrs, ar mācību grāmatām, es domāju, tu varbūt ar man piekritīs, mēs vairāk vai mazāk esam tomēr ķilnieki tai programmai, jā, kurai tiek pakārtots šis viss izklāstītāmais materiāls. Un stundu skaits. Dzied vai raud, bet stundu skaits mums arī pirmā svarīgs. tā doma bija, tad mēs mācīsim matemātiku kā tādu. Ja? Tas būtu labi, ja tā varētu. Jā. Tas būtu ļoti labi. Tāpēc arī es piezīmēju, ka es piekrītu jums, ka epizodiski tas parādās. Un ja mums arī, vai jums, vai jūsu kolektīvam izdotos to izdarīt, tad skolēni tur būtu ieguvēji. Bet mums vienmēr jāatcerās, kas notiek un kādēļ skolēni viena tāda iemesla dēļ mācās. Kas ir tas viens no stimuliem. Ja? Un šīs lietas pārbaudīt, ja? Pārbaudas darbā pie mūsu tagadējiem resursiem nav iespējams. Ja? Un tas arī varbūt ir par iemeslu, kāpēc mēs īpaši nemeklējam šādas lietas. Ja? Es arī esmu centies padomāt, teiksim, studiju kursos epizodiski, kā sasaistīt šīs lietas, un bieži nāk tāda atbilde. Pagaid, kāpēc tu jūs jauc dažādas lietas? Pamācīsimies tagad par tām trigonometriskām funkcijām un tagad par to, nevis kaut kādā kopsakarā. Ja? Tā kā tas ir varbūt tās bīstami pat varbūt tā uzreiz, ja, mēģināt visus, kā saka, saintegrēt kopā. Labi, par vektoriem. Tātad teorētiskais pamats ir tas, ka es gribēju redzēt tās vektoru koordinātas skaidrāk, nozīmē tikai to, ka varbūt pašam man nav īsti skaidrs, ka es gribēju uzzināt, kā tad īsti ir, jo vienmēr ir jādomā, vai tas ir skaitlis, vai tas ir vektors, ko tas izsaka, jo lietojumā, ja mums par to mēs nedomājam, kad mēs risinām uzdevumus par vektoriem. Tas skola. Un uzdevumu klāsts ir pietiekams, kā jau minēju, arī šeit ir pietiekami liela izvēle, un es ar lielu interesi gaidu nākošos izdevumus, jo, teiksim, es jau redzu, ka eksponentu funkcija, tas būs brīnišķīgs darbs, jo tur būs ļoti daudz dažādu sadzīvisku situāciju. Nu, kas saka, vēl varēs apskatīties statistiku, tur jau tikai vienas sadzīviskās situācijas. Jā. Un tur mums atkal būs, kā tu teici, laika problēma. Vai mēs spēsim tos datus savākt, apstrādāt, vai atkal būs dati, kurus kāds iedos tam līdzīgi. Bet tātad kopumā mans ieteikums ir noteikti šo lietu turpināt. Ja? Principiāli jāmaina nav nekas. Ja? Kādu atgrieznisko saiti no skolas varētu vēl vairāk dabūt. Ja mēs, varbūt tās domas bija tāds vairāk subjektīvas kā tādas. Es teicu, neesmu pats visu, kā saka, aprobējis kā tādu, vienkārši domāju, kā tas varētu darīt. Bet es ar šo grāmatu labprāt vidusskolā strādātu. Tas ir viens, jo viņa būtu man liels palīgs taisn situācijās, kā nodiferencēt, kā atrast, nosacīt ar lietojumu, un beigās, vai tu to tomēr esi sapratis. Un vairāk neko arī nevajag. Ja mums ir tāda lieta, ka bērns, skolēns saprot to, ko dara, un prot pats, kaut vai ar elementāru problēmu, citu uzskata, ka katrs uzdevums ir problēmiņa, ko viņš risina, tikt galā. Ir jau tā lieta, ka skolēni bieži negrib darīt, vai es nevaru, atkal ir kāda problēma jārisina, bet tu pamēģini paskaties, kā būtu, ja būtu tikai 2 gadījumi, vai 3 cilvēki, vai tikai naturāli skaitļi, vienkārši iepazīties ar šo lietu, tad vienkāršot tās situācijas. Bet tā ir, teiksim, uzdevuma metodiskā apdare. Šeit ir uzdevumi pietiekami, teorijas nav par daudz, tā es varētu teikt. Jā, bet pietiekami. Jo bez viņas jau nevar, jo mums ir standarts, mums ir programma, mums ir
obligātā nodeva kā tāda. Ja? Ir viena lieta, ko es gribētu jūs pavaicāt. Mēs gana daudz arī saņemam atgriezenisko saiti par šo, un daudz arī gan savā komandā diskutējuši, gan ārpus. Kā jūs skatāties uz to, ka tā katra nodaļa ir grāmatā? Mēs jau skatījāmies, ka ir 12 grāmatas, ko mēs gaidām. Tikpat labi tās varēja būt arī 3 vai 4 grāmatas. Vai jūs redzējāt tur kādas priekšrocības vai izaicinājumus? Viņu ir patīkami paņemt rokās. Neatkarīgi no tā, kas ir saturs, tā pirmā sajūta, kad tu viņu paņem, ir kaut kāda savādāka mazliet. Ja? Nekā tu paņem kaut ko tādu. Mazāk bailīgi. Es ar šo tikšu galā. Jā. Tikšu. Ja? Jo, teiksim, tas baltais fons elpo. Ja? Attēli, protams, nosacīti, smieklīgāki vai sadzīviskāki vai formālāki. Tas ir mākslinieka un gaumas jautājums, bet tā viņa nenomāca. Ja? Viņa uzrunā tevi, pievērš uzmanību, te ir zaļais, tas nozīmē to, te ir tas simbols, viss ir paskaidrots sākumā, tam līdzīgi. Tā kā nekādā gadījumā nevajag kaut ko apvienot. Tad man uzreiz rodas nākamais jautājums. Jā. Ko varbūt tu tagad izpētīji šīs grāmatiņas, tad turpini, kas saka, arī savus darbiņus darīt. Jā. Tad varbūt būtu kaut kas tāds, ko tu arī no šī te komplekta izdevuma iekļautu savās mācību grāmatās. Kas tev uzrunāja, tās, ko tu varbūt paņemtu kā ideju un viņu pilnveidotu savos darbos? Ir maza specifika, jo man vairāk piesaista pamatskola. Jā, to es zinu. Jā. Bet ja būtu jāatgriežās, teiksim, pie algebras 9, 9 arī pamatskola. Jo tagad skatoties uz veco algebru pamatskolai, liekas, ka tā jau ir vidusskola un skolotāja grāmata. Ja, noteikti, bet tas jau ir noticis. Arī 4. klasē mācību grāmata ir 2 daļās. Ja? Tā kā intuitīvi, jo mēs ejam vienā virzienā, ka ir jādala mazās devās tam līdzīgi. Tas ir viens, ko es paņēmu. Otrs noteikti papildinātu ar šo te kodu, kur jau var rakstīt komentārus skolotājiem, nevis gaidīt kaut kādu skolotāju mācību līdzekļu vai rokas grāmatu skolotājiem, kas atkal aizņem vairākus gadus. Šo lietu es esmu palaidis garām. Vai arī neesmu iedomājies, tā kā paldies par ieteikumu. No otra mācības to. Jo mums jādomā arī ir par skolotāju, lai viņam ir vieglāk. Jā, interesants uzdevums, bet kāpēc viņš man būtu jārisina? Ne visi uzdevumi jārisina tādēļ, ka viņi ir interesanti. Jāskatās, ko viņi dod. Un ja tur ir uzrakstīts, redz, tas tev nodrošinās to un to, izpratni par definīciju vai izpratni par, jā, tas man der. Un kāpēc to nepateikt? Bet mācību grāmatā rakstīt to nevar. Jā, ar viņu strādā skolēns arī, viņam pašam jānonāk līdz tam. Tā kā šī ir tāda maz redzama, bet vērtīga lieta. Kas varbūt tāds viens ir, ko tu paņemtu sev, bet varbūt kaut kas tāds jaunāks ir tur parādījies, ko tu neesi citos līdzekļos redzējis? Piemēram, kombinatorika un varbūtība. Šeit, tā kā šeit ir pietiekami skaitā, cik kāds 100. Jā, gandrīz plus mīnus. Jā, 96 lapus, ja. Tad šis apjoms pārsniedz citu mācību līdzekļu attiecīgo nodaļu. Ja. Un tāpēc mums arī jābūt, kā es jau minēju sākumā, uzmanīgam, nesākt risināt visu pēc kārtas, bet risināt to, kas taisni mums ir vajadzīgs. Šeit mums ir tā izvēle. Un tas atšķir šo izdevumu no man zināmiem algebras un ģeometrijas grāmatām, kuras arī bez šaubām ir noderīgas un labas. Ja? Jūsu izdevumu atšķir. Vai jums bija tāds mērķis sākumā
To jā, jūs bija varat- tāds mērķis, Jā. ka tieši tas, kā par tiem uzdevumiem runāt, starp citu, visus šos te arī visus iepriekšējos grāmatus veidot. Es atceros, tā, ka mēs savulaik kopā strādājām, kad tu teici, ka mācību grāmata nav paredzēta tam, lai viņu atrisinātu no vāka līdz vākam, bet mēs strādājam ar konkrētu klasi, ar konkrētiem skolēniem. Mācību grāmatā ir jādod izvēles iespēja strādāt dažādiem līmeņiem. Un šo domu, principā, es gandrīz katrai tai grāmatai, ar ko strādāju, paturu, jā, ka mēs piedāvājam, lai skolēns, skolotājs, principā, jā, viņam ir izvēles iespējas, ka viņš var strādāt vienam tas uzdevums, otram tas, tev nav visu, tu nevari, varbūt arī katrs visu nevar pacelt. Bet ir iespēja tiem, kas var pacelt, viņiem tātad šo te Tātad mēs nemācam mācību grāmatu, mēs mācam ar mācību grāmatas palīdzību matemātiku. Jā, mēs mācām matemātiku. Ļoti skaisti vārdi, jā. Un lai vecāki nepārmet, kāpēc nav atrisināt visu uzdevumu. Tas arī tāda doma nav, jo to es varētu teikt viens no maniem moto, tā kā mēs kopā strādājam, ka šo te es cenšos tomēr arī paturēt visu laiku prātā. Redzat, ka ir vienkāršas, skaidras idejas, kuras dzīvo, kuras var realizēt, un nav jāmeklē nekas pārdabisks vai sarežģīts. Ja. Viss skaistums slēpjas matemātikas vienkāršībā, viņas skaistumā. Ja mēs to spējam atklāt tam līdzīgi, tad tā nav vairs formulu un kaut kāda līnija jūklis, ja, tam līdzīgi. Ja, ir kaut kāda sistēma, ir process, kas notiek. Un tas lielāks sapnis ir tāds, ka darētu vienu izdevumu no 1 līdz 12, kas būtu vienā stilā ieturēts, lai bērns nemācītos katrā klasē, šī ikona nozīmē atceries, šī ikona nozīmē risini pats, tam līdzīgi. Jo ir novērojams tā, šeit es to neredzēju, ka ir tāds pārāvums no pamatskolas uz vidusskolu. Ka vai nu autors nezina, kas ir bijis pamatskolā, šeit ir ļoti laba tāda saite uz to elementāro, ne visu, jau mēs nekad nezinām, elementārām pamatlietām, kas bija noteikti jāapgūst pamatskolā, uz to mēs esam balstījušies, un veidojās tā, ka nav pēkšņi kaut kas jauns, un es neko vairs nesaprotu. Ir, kā es minēju par tām līnijām, jau 7. 9. klase, mazlietiņ arī varbūtības, cik ir pamatskolā, simboliski tur tam līdzīgi, bet arī, ja jums nav iebildumu, tad arī pamatskolas skolotājs var no kombinatorikas un varbūtības paņemt kaut ko sev 7. 9. klasē. Jā, tas ir brīnišķīgi. Ja. Nav taču rakstīts, ka uzdevums 53 ir risināms no 16 gadu vecuma. Tas ir svarīgi, un tas, kas man tā globālā skatot arī lielvārdam ir tas, ka daudzi koncepti, ko viņi izmanto šeit, piemēram, tas pats QR kods un kaut kur ieeja paskaties, tas jau dzīvo starp priekšmetiem. Ja mums kaut kas tāds bijis ir kaut vai bioloģijā, tad skolēniem tādus konceptus ir apguvuši. Viņi ir vieglāk pārliekt, izmantot vai skatīties. Un ņemot vērā, kā mēs esam projektā gājuši no grāmatas grāmatu, jāsaka, ka katrai nakšā grāmatā autoru kolektīvs kaut ko jaunu inovē. Un kaut ko jaunu mēs paskatāmies, piemēram, un jaunu izdomu un atklājumu, piemēram, kombinatorikā un varbūtībā. Tā atklāsme bija tāda, ka mācību grāmatas atbildes ir patiesībā daudz dinamiskāka lieta, nekā mēs to uztveram. Jo mēs esam atbildes sagatavojuši, ļoti bieži atbildēs ir kaut kāda niansīta vai kaut kāds papildus aspektiņš tā tālāk, līdz to mēs esam grāmatā iekļāvuši QR kodu, kas ļauj mums tās atbildes uzturēt dzīves un tā tālāk. Un tad ejot uz priekšu, mēs atkal nākamajā grāmatā skatāmies, kā jūs minējāt, ir statistika, ka kaut ko vajadzētu tomēr darīt jau digitāli ar lielajiem milzu skaitļiem. Tad šī grāmatā mēs esam domājuši par to, kā iemācīt skolēniem darboties ar Excel. Un arī liekam kaut ko digitālo sadaļu spektru kā tādu. Un visticamāk, kaut kāda nākamā inovācija būs 5. 6. grāmatai kā tādai. Un varbūt jūs variet mums
ieskicēt kādu ideju, ko mēs varētu paskatīties. Kas varbūt būtu nepieciešams, ko skolotāji vēlētos, ka mēs viņu attīstam. Tas jau nav nekas jauns, bet man gribētos vairāk tādu pārskatu redzēt, vizuālu. Tagad būs daudz skaldņi. Nu, lai viņi ir ziedojama vietu vai ziedojama kodu, lai es viņus redzu. Vai es izveidoju. Tātad kā kopsavilkumu, es saprotu. Jā, ir tam līdzīgi. Īsais stāsts. Leņķis starp taisnu un plakni, tā un tā un tā. Un 15. lapusē varat to izlasīt sīkāk, ja vajag, tam līdzīgi. Tātad mazliet tā kā sadrumstalotība, tā kā rokas grāmata blakus, bet tā rokas grāmata mazliet iekšā grāmatā. Taisim, kur rokas grāmatā mums ir teorija, un labā rokas grāmatā arī ir praktisks piemērs klāt. Ja? Tātad kaut ko tāda tipa. Ja? Kaut vai, protams, šeit, kā, jebkurā vietā, kā to atver, ir jau atzīmēts tas zaļais, pirmā īpašība, otrā īpašība, trešā. Bet var divreiz to pateikt. Jā, bet tātad to kopsavilkumu es saprotu, ka nevis tikai kā viņš ir kā grāmatas beigās, bet ka viņš visu laiku parādās pēc kaut kāda satura sastāvdaļas. Un varētu arī būt sākumā. Nu, sākumā, principā, mēs jau to ceļu sākām iet, jau ne ar vektoru, tas bija pilnīgi no jauna, tu, kas saka, nebija no pamatskolas atkārtot, bet varbūt ievēroja, ka gan līnijas vienādojumi, gan kombinatorija, gan varbūtībām, ka mēs tur to pamatskolas, to saturu tomēr sākotnēji ielikām iekšā, lai viņš caur tiem uzdevumiem, to saturu tomēr atcerētos, lai mēs viņu tālāk varētu papildināt. Tādēļ arī tā mācību grāmata ir viegli lasāma. Ja? To var nepamanīt, ja, kā tas ir radies un kā tas ir bijis, bet skolēnam un skolotājiem tas galvenais ir liederīgi. Ja. Nav jau svarīgi tā ģenēze, ja, kā mēs pie tā esam nonākuši, kāpēc taisni tā rakstam. Ja. Ja, galvenais, lai viņa palīdzētu. Ja. Un šī doma, ko jūs teicāt, un arī jūs, ko teicāt par atbildēm, ir visnotaļ pareiza un atbalstām. Jā, jo tās atbildes, tā kā viņas ir dinamiskas, viņas jau var jebkurā brīdī papildināt. Nu, arī tā tehniskā limitācija, kā tā, piemēram, līnijas vienādojuma grāmatas, mēs salikām, mums atbildes sanāk uz 50 lapspusēm. Iedomājieties, tā kā grāmata uz 100, 50 lapspus atbildēs, jo mums ir un mēs gribam ielikt kārtīgu, skaistu grafiku, bildi, ko nevar izdarīt papīra formātā, līdz to tur jāskatās risinājumu. Tas ir mūsdienīgi pieeja. Jā, tas ir tas mūsdienīgais. Vēl kāds varbūt vārds tev būtu sakāms vai jau mēs varam kaut kādus ceļa vārdus autoriem turpināt? Tad jau jāķerās ir pie rakstīšanas. Arī kāpēc, ne? Kas saka, parasti, ka skatās kaut ko labu, tad pašam arī rokas sniedz. Jā, tās lietas jau notiek zemapziņā. Pēc kāda laika rodas kaut kāda doma, bet jūs nezinu, no kurienes. Ja? No šīs sarunas droši vien radīsies arī kāda laba ideja, kaut ko var paņemt. Jo viss jau nenotiek tieši tam līdzīgi. Jo arī jūs rakstot, no sākuma iedomājaties tā, bet paiet kāds laiks un liekas, ka ir savādāk. Ka varētu labāk vai tam līdzīgi. Ir tā, mēs ejam cauri visu laiku. Galvenais neapstāties, iedrošināt skolotāju, un vairākas reizes pateikt, ka ir tās atbildes un skaidrojumi. Mēs mācamies, un skolotājiem arī der atgādināt, ka tev te ir palīgs, ja? Ka tu neesi pamests viens, ņem realizē. Skaidrs. Un tad laikam tie būtu tie ceļa vārdi autoriem uz nākamajiem sējumiem. Informēt vairāk skolotājus, par, ka grāmata ir liederīga un ieteicama darbā ar dažādu līmeņu skolēniem. Jā. Tas jums ir izdevies. Paldies par šiem skaistajiem vārdiem. Prieks bija sarunāties. Jā. Es ceru, ka mēs turpināsim šāda veida sarunas, tā ka mums būs nākamie izdevumi, tad jau varēsim jau būt sīkāk. Triloģija. Negarantēju, ka saruna būs tāda jā, pati. Bet tur jau ir tas skaistākais, ka tās sarunas ir dažādas. Ko es redzēšu. Jā.
patiesībā tā ir viena no mūsu matemātikas un lielvārds vērtībām, ka mēs runājam par savu saturu un iegūstam pēc iespējas godīgu patiesu atgrieznisku saiti no dažādiem cilvēkiem, gan no skolotājiem, gan no skolēniem, kas kādreiz mums pasaka, nu, labi, ka jums ir QR kods un redzu kaut kāda animācija tur digitālā formātā un skolotājiem visam cita tā prizma, kur... Bet tā arī vajag, katram savs. Jā. Nu, no kas saka, ekspertiem, jā, kas tomēr redz arī otru pusi visai šai lietai. Tā kā gaidu nākamos izdevumus un dodiet mazliet vairāk laika. Varbūt varētu atrast arī kaut ko tādu, ko jūs neesat paši pamanījuši. Laba Kas ir doma, labs, man jā. viņa patīk. Jā. Mēs par to varētu parunāt. Statistika jau pavisam drīz. Jā. Līdz jaunam gadam ceram jau, ka būs.